Filmējam baltu blūzi, ja kas jums atgādina, ja? Jā. Iepriekšējā sērijā mēs izskatījām Total Black. Šī sērija sauksies Baltās blūzes sindroms. Ines, tu nevari iedomāties, cik reizes ir bijis tā, kad man nav ko vilkt, es atnāku mājās un man pēkšņi kaut kur jāiet. Vai uz koncertu, vai pēkšņi uz kādu tusiņu, vai vienkārši zolīdām vakariņām. Man vienmēr ir prātā baltā blūza. Un atkarībā ar kādiem aksesuāriem, ar kādām apakšķiņām, es uzvalku, izskatās super, visu 100. Es žetonu vakar, ja? Drusciņi. Jā, mazlietiņ ir tāds naivisms šajā visā, vai ne? Bet kāpēc ne? Ja jūs gribat piešķirt savam tēlam tādu romantisku, sievišķīgu, tādu maigumiņu, tad šādi te aksesuāri, tādas lentas zīda ļoti labi nodara pie jebkura tēla. Tikpat labi var pie melnām biksēm, vai ne? Jā, un tāda nešpatnie tādi stūrīši jau tomēr ir, vai ne? Nebaidieties šodien ar visu spēlēties. Visu var likt un miksēt un skatīties, kā jums patīk. Tiesa gan ir viens knifs. Vienmēr skatieties, kur šī gala detaļa beidzās. Jā. Kāpēc? Tai vietai jūs pievēršat vairāk uzmanības. Nopietni? Jā, vai nu šeit, vai nu šeit, vai nu šeit. Kur jūs vēlaties pievērst uzmanību? Jā, viņai jābūt ir ļoti neitrālai. Tas ir ļoti labs laika haks. Vēl viens veids, kā uztaisīt foršu tēlu. Sievišķību saglabāt, vai ne? Jā, to, kā jūs tur iesiesiet, tas ir jūsu redzējums. Ja? Bet principā atkal var izcelt vidukli, atstājot čokeri šeit, atstājot līniju šeit. Vai ne? Jā, ko tu teiksi? Nē, man ļoti patīk. Akcentē vidusdaļu un ļoti. Kājas izstāvs arī ļoti, ļoti garas. Kā jums? Klau, es tev tagad atkal ietērpu tavā mīļotajā Punto Milano trikotāžā, tīrais itās. Kāds var pateikt, kā skolas laikā tumšas zilas, bet tas ļoti eleganti izskatās. Ko teiks? Pirmkārt, man patīk Punto Milano, otrkārt, man patīk, kad nav melns, bet tumšas zils. Starp citu, es pavisam nesen esmu ieviesusi savā garderobē tumšas zilo un sapratu, ka viņš ir atsveidzinošāks par melno. Šitien ir tāda biznesa lēdija, bet kas padara visu tādu... Ar rodziņu? Ar rodziņu. Es domāju, ka tas ir atkal, ko var spēlēties ar aksesuāru. Pareizi? Jā. Tūdās mēs noliksim žaketi, redzēs, būs seksija lēdija. Man patīk, ka aizmugure ir garāka un priekšpuse ir īsāka. Redzēt, ir tādas ielocītas skaistas. Tas arī veido tādu siluetu. Jā, man liekas, tai blūzē, kad tu viņu izpēti, tad tu saproti, ka tas neparastams slēpjas detaļās. Pirmkārt, šīs piedurknes, tās garās manžetes. Otrkārt, tāda kakla saites, tāda taisnā aizdara. Es nezinu, kā viņi saucās, bet atkal tas ir kaut kas savādāks. Un treškārt, šķēlumi. Un ceturtkārt, priekšpuse īsāka un aizmugur garāka. Un man liekas, tas tieši viņu taisa tādu mūsdienīgu, vai ne? Nevis vienkārši kreklu, Pilnīgi tev piekrītu, bet tādu kā krekla blūzi. Tā, Ilve, tu man esi piemeklējusi vēl vienu variantu, kā skaisti var izcelt tēlu ar baltu kreklu, vai ne? Jā, ne, elementāri. Pastāsti, ko mēs te redzam tik skaistu. Mēs uzvilkām eko ādas bikses, bet nevis apspīlētās roķīgās, bet tāda klasika, oversize nedaudz. Un redz, kā viņas spēlējās ļoti labas kvalitātes eko āda. Un mētelis piedoda klāt klasisko variantu. Kas attiecīgi neiet runa pa kādu tur āda ir vulgāra vai kaut kā tāds. Izskatās ļoti skaisti klasiski. Man patīk ļoti. Patieskās zilā krāsa labi. Jā, es atkal esmu ļoti patīkami pārsteigta. Tiešām ļoti skaisti izskatās. Tas tumšs zils ir tāds dziļš, dārgs, skaists tonis. Un zilie, starp citu, ir dažādi. Jā, arī tāpat kā melnie mēdz būt dažādi, arī zilie toņi mēdz būt dažādi. Saucās Midnight Blue. Māk taču cilvēks skaisti apsaukt toņus. Midnight Blue uz manis, jā? Novelkam mēteli, paskatāmies. Man ļoti patīk atkal tāds, kāpēc ne, biznesa tāds variants pilnīgi mierīgi. Man vienmēr likās, ka āda nepiedarās pie... Daudz tā domā. Pie biznesa, bet droši vien viss ir atkarīgs no šuvuma. Jā, tieši no piegriezes, no eko ādas kvalitātes, jo, kad tu staigā, tad nav sajūta, ka kaut kāda tur, nezinu, lētā, plasmastīgā, tur fake āda, jā? Absolūti, nē, ļoti ērtas, komfortablas, un man šķiet, ka šajā gadījumā atslēga ir tajā, kad viņas tiešām ir brīva griezuma, jā, un apakša ir
teiktu, paplatināta. Viegli. Nu, ļoti skaisti tāds darba variants. Jā. Man patīk ļoti. Ines, tu gribēji, lai es tev tā kā sašakēju, tā neesi tu no sērijas. Nu, es domāju, tā neesi tu, vai ne? Mīļie darba kolēģi, piesprādzējieties. Šīs bikses ir mūsu arī viens no bestselleriem. Kāpēc? Atnāk dāmas, saka, nu es gribu svārkus, nē, es tā kā negribu svārkus, nē, es tā kā gribu bikses, bet es gribu krāsu, un es gribu šito, un tā kā te ir apvienots 2 vienā, un sieviete aiziet laimīgi. Nē, nu es varu nokomentēt, jūs šeit nepiedalījāties, ja, bet burtiski tikko ienāca sieviete, redzot uz manis šīs bikses, viņa pat nepamierīja un nopirka šitādas te tumši zaļā krāsā. Acīm redzot, šis ir hīts. Stājieties rindā!